Welcome back after your break. Esiet sveicināti atpakaļ pēc pauzītes. We hope you feel better than when you came somehow. Mēs ceram, ka jūs kaut kā jūtaties labāk, salīdzinot ar to, kādu jūs atnācāt. But if not, lunch isn't too far away. Hopefully you'll feel better then. Bet ja nē, tas nekas, varbūt jūs labāk jutīsieties pēc kāda brīža. And this afternoon, after lunch, we will do something a little bit more fun and interactive. Jo šodien pēc pusdienām mēs darīsim kaut ko tādu interaktīvu, kaut ko priecīgu. To keep you awake. Lai jūs noturētu nomodā. And let's pray now. Un tagad lūksim. Father God, we thank you for your peaceful love for us. Tēvs Dievs, mēs pateicamies par tavu mierpilno mīlestību pret mums. Thank you that you are the greatest peacemaker in the universe. Paldies, ka tu esi visvarenākais miera nesējs universā. Because you're solving the greatest conflict anyone has ever experienced. Jo tu risini vislielāko konfliktu, kādu jebkurš jebkad ir piedzīvojis. And you're doing it gently and with your love. Un tu to dari maigi un ar savu mīlestību. Because you want as many people as possible to be saved. Jo tu vēlies, lai pēc iespējas vairāk cilvēku būtu glābti. So we thank you for your peacemaking. Mēs pateicamies par tavu miera nešanu. And may we learn how to peacemake like you. Un palīdz mums iemācīties, kā mēs varam nest mieru tāpat kā tu. So that we will be called children of God. Lai mēs tiekam saukti par Dieva bērniem. Amen. So now I'm going to talk about conflict, but probably in a different way than you have experienced. Tagad mēs runāsim par konfliktu, bet visticamāk citādā veidā, kā jūs esat pieredzējuši. And as I mentioned in my prayer, when we are peacemakers, we are the children of God. Un kā es minēju savā lūkšanā, tad, kad mēs esam miera nesēji, mēs esam Dieva bērni. And people will say, you're like your Father in heaven. Un cilvēki teiks, tu esi tāds kā tavs tēvs debesīs. Who is bringing about peace in the most amazing way possible. Kurš nes mieru visbrīnišķīgākajā iespējamā veidā. So why is peacemaking so important? Kāpēc miera nešana ir tik svarīga? Well, when we don't solve conflicts, it leads to broken relationships. Neatrisināt konflikti ved uz salauztām attiecībām. And when our relationships break and we're experiencing conflict, it affects our mental health. Un tad, kad mūsu attiecības sabojājās un mēs piedzīvojam konfliktu, tas ietekmē mūsu mentālo veselību. And we can feel sad. Un mēs varam justies skumji and anxious. Un trauksmaini. And we feel helpless. What do we do? Un mēs jūtamies bezpalīdzīgi. Ko lai mēs darām? So I worked for a charity in Scotland in solving conflicts. Skotijā es darbojos kādā labdarības organizācijā, kas palīdzēja risināt konfliktus. In Scotland there are 5 million people. Skotijā dzīvo 5 miljoni cilvēku. And 5,000 young people became homeless every year. Un katru gadu 5,000 jauniešu paliek par bezpajumtniekiem. Because of a conflict in their home. Dēļ tā, ka viņu mājās ir konflikts. Quite often their parents had split and remarried. Diezgan bieži viņu vecāki bija izšķīrušies un no jauna apprecējušies. And the young person was perhaps living with the mother and a new partner. Un šis jaunietis iespējams dzīvoja ar māti un viņas jauno partneri. And having conflicts with this new step parent. Un veidojās konflikti ar jauno auģu vecāku. And feeling left out because maybe mom had a new baby, a new family too. Un šis jaunietis varēja justies tā kā atstumts, jo mammai varbūt bija jauns bērns šajā jaunajā ģimenē. But many people leave church because of conflict in their homes or with other people at church. Daudz cilvēku pamet draudzi dēļ konflikta viņu mājās vai dēļ konflikta draudzē. So when we did some research from the General Conference into why people left church. Tad, kad mēs veicām pētījumus no ģenerāla konferences par to, kādēļ cilvēki pameta draudzi. They asked people who had left church, what was your main reason for leaving? Un viņi jautāja cilvēkiem, kas bija draudzi pametuši, kas bija galvenais iemesls, kāpēc tu pamet draudzi. And 60% described a conflict
being their main reason for leaving church. Un 60% sacīja, ka tas bija konflikts, kādēļ viņi pameta draudzi. It might have been in their own relationship with them and a member, with them and a pastor. Tā varēja būt konflikts attiecībās vai ar kādu citu draudzes locekli vai ar mācītāju. Or maybe they were in a church that was divided by conflict and they just said, I can't do this anymore. Vai arī viņi bija draudzē, kas sadalījās dēļ konflikta, un viņi vēlējās vairs nebūt daļa no tām. And then when they asked people, so what was your second reason? If you could give 3 reasons for leaving church, what was the second one? Un tad viņi cilvēkiem jautāja, ja jūs tādus 3 iemeslus sacītu, kas ir jūsu otrs iemesls, kāpēc jūs pametāt draudzi? And 30% said a conflict-related issue was their second reason for Un leaving church. 30% cilvēku sacīja, ka konflikta iemesls saistīts ar konfliktu bija viņa iemesls, kāpēc viņi pamet draudzi. And again, when they said, and what was your third reason for leaving church? Un tad viņi sacīja, un kas ir jūsu 3. iemesls, kāpēc jūs pametāt draudzi? Again, it was 30% plus conflict-related. Un atkal 30% bija konflikta saistība. So we need to look at these findings seriously. Mums uz šiem rezultātiem ir jālūkojas nopietni. Because people do not leave our church mostly because they disagree with what we believe, Jo vairums cilvēku, kas pamet draudzi, nepamet dēļ tā, ka viņi nepiekrīt kaut kam mēs ticam, they leave because of conflict in relationships. bet viņi pamet dēļ konfliktiem attiecībās. And I wonder, Un es prātoju, what do the people fight about in your church? par ko cilvēki strīdās jūsu draudzē? Maybe they don't fight, I hope not. Varbūt viņi nestrīdās. But if they do, what is it mostly about and what effect is that having on the people in the church? Bet ja viņi strīdās, par ko visvairāk cilvēki strīdās un kādu ietekmi tas atstāj uz draudzi? Because often people will just leave quietly when there's a conflict. Jo bieži konflikta dēļ cilvēki pamet draudzi klusībā. They'll wake up one Sabbath morning and think, I can't bear to face that fight again. Viņi kādu sabata rītu pamostās un saka, es vairs nevaru izturēt šo cīņu. Or I can't bear to see that person who's going to argue with me again. Es nevaru iedomāties, ka es atkal satikšu to cilvēku, kas ar mani strīdēsies. And slowly they may stop coming. Un tā viņi pamazām beidz nākt. And it's an important part of our care for our community and for our evangelism that we lower conflict in churches. Un ir svarīgi, lai mēs samazinām konfliktu daudzumu draudzēs. Tas ir svarīgi mūsu kopienām un mūsu evanģelizācijai. It's also better for all of our well-being when Sabbath is protected as a day of peace. Un visai mūsu labklājībai tas ir svarīgi, ka sabats tiek pasargāts kā miera diena. We need to recognize that conflict is going to be, it's just normal Mums ir jāsaprot, ka konflikts ir normāli, because we're all different. jo mēs visi esam atšķirīgi. We have different ideas, different personalities. Mums ir atšķirīgas idejas, atšķirīgas personības. We're at different stages on our spiritual journey. Mēs esam savā garīgajā ceļā dažādās vietās. We have different priorities, different things matter to us. Mums ir atšķirīgas prioritātes, mums rūp dažādas lietas. And actually, conflict is a reminder that we're different, Un konflikts tāpēc ir atgādinājums, ka mēs esam atšķirīgi. and it would be a good idea to listen to each other well, Un būtu ļoti labi, ja mēs viens otrā rūpīgi ieklausītos, so we understand the other person. lai mēs saprastu otru cilvēku. We don't have to change them. We don't have to make everyone believe what we believe right now. Mums otrs nav jāizmaina, viņam nav jātic tam, kā es ticu. But how can we create peaceful discussions about our differences? Bet kā lai mēs izveidojam mierpilnas sarunas par mūsu atšķirībām And look for healthier ways to live alongside those who think differently to us. un kā atrast veselīgu veidu, kā sazināties ar cilvēkiem, kas domā citādi. Because in a couple relationship, for example, the more we understand about each other, the better we can love each other. Jo, piemēram, pāru attiecībās, jo labāk mēs viens otru saprotam, jo labāk varam viens otru mīlēt. When my husband was thinking of marrying me, Kad mans vīrs domāja par to, ka gribētu mani apprecēt, he was a student at Newbold, viņš bija Ņūboldā students,
and he was doing pastoral psychology and counselling. Un viņš nodarbojās ar garīgo mācītāju padomdošanu un psiholoģiju. And actually, Bernie proposed to me after 1 month. Un tad, kad viņš izteica bildinājumu pēc 1 mēneša, So we don't recommend this, mēs nevienam to neiesakām, but it worked for us. bet mums tas labi izdevās. It meant I could go to Andrews University with him, and that was part of our journey. Un tas nozīmē, ka es varēju līdz uz Andrijas universitāti doties, tas bija mūsu ceļš. But before he proposed to me, he gave me a personality test Bet pirms viņš man bildināja, viņš man iedeva personības testu, that they were using in class, kuru viņš izmantoja savās nodarbībās. and I filled it out and he took it to his teacher. Un es to testu aizpildīju un aiznesu viņa skolotājiem. And he asked the teacher something like this, Un viņš teica darīt kaut ko tā. maybe not these exact words. Varbūt negluži šos vārdus. So, is she normal? Vai viņa ir normāla? And the teacher looked at him and smiled. Un skolotājs paskatījās viņu un smaidīja. He said, yes, she's very normal. Teica, jā, viņa ir ļoti normāla. She's just the opposite kind of normal to you. Viņa tikai ir absolūti pretējs tam, kas normāls nozīmē tev. So, miraculously, we're still married after 42 years. Bet mēs aizvien esam precēti, apprecējušies 42 gadus vēlāk. And we have to learn about how we are different so that we can love each other with those differences. Un tāpēc mums ir jāiemācās, kā mēs esam atšķirīgi, lai varētu viens otru mīlēt arī ar atšķirībām. Because I'm actually an extreme introvert and he's an extreme extrovert. Jo patiesībā es esmu ļoti izteikts introverts un viņš ir ļoti izteikts ekstraverts. I get enough adrenaline sitting down and reading a book. Es iegūstu adrenalīnu no tā, ka es apsēžos un lasu grāmatu. His favorite hobby is paragliding. Un viņa mīļākais hobijs ir, kā viņi tulko? Jumps off, I know. jumps off mountains with kites. Jā, kad no kalniem, kad lec ar izpletni, ne ar parašūtu, kaut kas tāds. Jūs sapat, paraplānu, jā. Okay, I don't even go and watch him do that. Es pat neeju skatīties, kā viņš to dara. But we've agreed I can stay home and read a book and he can jump off hills. Un mēs esam vienojušies, es varu palikt mājās un lasīt grāmatu, un viņš var iet no kalniem leknos. And that's okay. Un tas ir ok. Jā. Some things we've learned to do together, some things not. Dažas lietas mēs darām, iemācījušies esam darīt kopā, un citas nē. I will never jump off a hill with a kite. Es nekad nelekšu no klints. But conflict is complex. Bet konflikts ir sarežģīts. And most conflicts are messy as well, and there's very rarely a simple solution. Un lielākā daļa no konfliktiem ir tādi sarežģīti sarežģīti un nav vienkārši atbildes. Because there's all kinds of things that contribute to a conflict. Jo konfliktu veido ļoti daudzas dažādas lietas. Your personality, Jūsu personība, your values, jūsu your vērtības, culture, jūsu kultūra, how your family did conflicts, kā jūsu ģimenē risināja konfliktus, whether you had enough sleep, vai tu esi izgulējies, whether you need to eat a meal, vai tev ir jāpēd, and all sorts of things. un visas šāda veida lietas. So we can't always find easy solutions. Mēs nevaram vienmēr atrast vienkāršus risinājumus. There's an interesting story in the Bible about a potential conflict, a conflict. Bībelē ir interesants stāsts par konfliktu. And it's in 1 Samuel 25. 1. Samuēla 25. nodaļā. And if you know the story, Nabal is this foolish, proud, greedy farmer. Un tur ir, tātad šajā stāstā ir šis lepnais, mankārīgais fermeris. He's very wealthy. He's probably a millionaire by our standards. Viņš ļoti bagāts, iespējams tāds miljonārs mūsu valodā. And David and his men have actually been protecting Nabal's shepherds and his flocks. Un Dāvids un viņa vīri patiesībā Nabala lopiņus, tātad ganāmpulku sargā. And there's a time in the year when shepherds and people like that would go to their masters and ask for some food for a celebration. Un šajā kultūrā ir brīdis, kad gani iet pie saviem kungiem un lūdz kādu ēdienu, lai izveidotu svinības. And David has several hundred men he's trying to feed. Un Dāvidam ir vairāk 100 vīru, kurus viņš mēģina pabarot. And they're actually getting quite hungry. Un viņi patiesībā ļoti salkuši.
So he sends a servant to Nabal and says, hey, it's that time of year. Could you share some food with us? Un viņš iet pie Nabala un saka, hei, tagad ir tas gada laiks, vai tu varētu mums iedot ēdienu? And Nabal gets very angry and rude. Un Nabals kļūst ļoti dusmīgs un rupšs. Who does this young David think he is? Ko tas jaunais Dāvids iedomājies, kas viņš tāds ir? Like, I can't feed every gang of thieves that are wandering around the countryside. Es nevaru pabarot visus bandītus, kas apkārt te vandās. And David gets really mad Un Dāvids ļoti sadusmojās. when he hears what Nabal's response is. Kad viņš dzird, kāda ir Nabala atbilde. David said, that's it. I'm going to kill all of them. Un Dāvids saka, es viņus visus nogalināšu. Fortunately, one of Nabal's servants ran to Nabal's wife Abigail Pa laimi, kāda no Nabalas kalpiem aizskrēja pie Nabalas sievas Abigailas and told her what was happening. un pastāstīja, kas notiek. And Abigail sighs and she fills a huge cart with food. Un Abigaila paņem lielu trauku, lielu grozu ar ēdienu. She has hundreds of cakes in her cupboard, Un viņa sagatavoja simtiem maizes kukulīšu some roasted cows, un rozīņu kukulīšus, all kinds of things. visāda veida pārtiku. And she takes them to David. Un viņa aiznes to Dāvidam. And she falls at his feet and apologizes for her husband Viņa nokrīt uz ceļiem un atvainojās sava vīra dēļ. and tells David, you don't want to have a story of a massacre in your history. Un viņa saka, Dāvid, tu negribi, ka tavā stāstā ir stāsts par to, kā tu esi kādu nogalinājis. You can do better than that. Tu vari labāk kā šo. Choose wisely. Izvēlies gudri. She's also beautiful, and I think that helped. Un viņa arī bija skaista, droši vien tas arī palīdzēja. But she did many things that lowered that conflict and protected her household. Bet viņa izdarīja daudzas lietas, lai šo konfliktu mazinātu un pasargātu savu saimniecību. And as I will mājas. explain soon, what she did is what current research shows is the most effective way of reducing conflict. Un es jums parādīšu, tas, ko viņa izdarīja, ir patiesībā soļi, ko mūsdienu pētniecība saka, ka ir labi šādi risināt konfliktus. So here are some basic conflict styles. Tie ir daži no pamata konfliktu veidiem. On one side, there is how important is it to you to win? Vienā pusē ir, cik jums ir nozīmīgi uzvarēt, And here is how important is it to care for the relationship? un cik jums ir svarīgi rūpēties par attiecībām. This is a really bad kind of conflict. Šis ir ļoti slikta veida konflikts, When someone says, I'm going to win and you're going to lose. kad kāds saka, es uzvarēšu un tu zaudēsi. And this is what they want all the time. Un šis ir tas, ko mēs visu laiku vēlamies. Because their need to win is far stronger than their need to take care of the relationship. Jo viņu sajūta par uzvaru ir daudz lielāka nekā viņu sajūta par attiecību sargāšanu. And then in this group, people, they don't want to win and they don't care that much about the relationship. Un te ir atkal cilvēki, kas nepārāk grib uzvarēt, nepārāk rūpējas par attiecībām. So they don't really deal with it. Viņi nerisina konfliktus. They just go cold and silent. Viņi vienkārši paliek atsvešināti, vēsi, tādi klusi. And then there's harmonizing, Un tad ir tāda harmonizēšana, where someone says, I don't have to win. kur kāds saka, man nav jāuzvar. I'll just, I'll do what you like because that's just fine by me. Es vienkārši darīšu tā, kā tu gribi, jo man ar to ir labi. But if you do this too often, this person can start to become this person. Bet ja jūs darat šo pārāk bieži, tad cilvēks no šīs vietas kļūst par cilvēku no augstākās vietas. Because they become someone who wants to win all the time. Viņi kļūst par cilvēku, kur vēlās visu laiku uzvarēt. Compromise as well, you can win some and I can win some. Kompromiss ir tad, kad tu vari kaut ko uzvarēt, es varu kaut ko uzvarēt. But then you think, well, you've won the last 4. Surely it's my turn now. Un kādā brīdī jūs domājat, tu 4 iepriekšējos uzvarēji, tagad būtu mans brīdis. And this is the best one. Un šis ir labākais. Collaborating. Sadarbība. How can we come up with a decision where we both win? Kā mēs varam atrast tādu risinājumu, kur mēs abi esam vinnētāji? It takes time, Ir nepieciešams laiks, but both are happy. bet mēs abi esam laimīgi.
And that's what Abigail did. Un tas ir tas, ko Abigaila izdarīja. They both won. Viņa abi uzvarēja. David got food for his men, Dāvids dabūja ēdienu saviem cilvēkiem, and Abigail protected her household. un Abigaila pasargāja savu namu. So this is just going over them a bit more. Tagad iedziļināsimies. The benefits of this I win, you lose is you make a fast decision. Tātad priekšrocības paņēmienam es uzvaru, tu zaudēji, ir, kad mēs pieņemam ātru lēmumu. But it leads to resentment and distrust in the people around you. Bet tas ved uz tā, ka cilvēki apkārt ir sarūktināti, naidīgi un neusticās. When one person wants to control all the resources, other people feel sad. Ja kāds cilvēks vēlās kontrolēt visus resursus, tad pārējie jūtās apbēdināti. And when you both lose, there's no moving forward. You're both stuck there for a long time. Ja jūs abi esat zaudētājos, tad jūs esat iesprūduši un ilgi tur esat iesprūduši. My grandparents lived like this for 50 years, Mani vecvecāki šādi dzīvoja 50 gadus. and they just lived cold, parallel lives Viņi dzīvoja vēsas paralēlas dzīves, because they had no way to talk about their issues. jo viņi nemācēja runāt, viņam nebija veids, kā runāt par savām problēmām. And then there's this harmonizing. Un we šī talked about, harmonizēšana, when one person gives up their desire to keep the peace and says, I don't mind. kur kāds cilvēks atsakās no savām vēlmēm, lai saglabātu mieru. And then the compromise develops trust and understanding, support of others. Un kompromiss veido sapratni, uzticēšanos, atbalstu. But it needs to be balanced so one person doesn't take control. Bet ir ļoti uzmanīgi jāatrod līdzsvars, lai viens cilvēks nepārņem kontroli. And finally, this collaboration. Un beidzot šī sadarbība. There's assertiveness, a tolerance for diversity. Un šeit ir spēja cienīt, pieņemt atšķirīgo. They need to listen to one another and trust each other. Viņiem ir jāieklausās vienam otrā un jāuzticās. They have to become quite creative to develop win-win solutions. Ir jākļūst diezgan radošam, lai izveidotu tādas situācijas, kur abi ir vinnētāji. But it can also take time, be time-consuming to have those conversations. Bet arī šis ir laikietilpīgs process, ir vajadzīgs laiks, lai šīs sarunas notiktu. So think about a conflict in your life and which is the most common pattern. Padomājiet par konfliktu savā dzīvē, kurš ir viss tāds ierastākais musturs. What's the effect of that pattern on each of you? Kā šis musturs ietekmē katru no jums? And how can you move more towards this pattern? Un kā jūs uz šo musturu varat vairāk virzīties? So it's useful for us to reflect on where are we on the grid and where would we like to be. Un ir ļoti noderīgi, ja mēs padomājam, kurā šajā attēlā, kurā vietā mēs esam un kur mēs gribētu būt. But if you're having a conflict with the people who want to be very controlling, be very careful, Bet, ja jums ir konflikts ar kādu cilvēku, kas vēlas būt ļoti kontrolējoši, esiet ļoti uzmanīgi, because that can be very complicated. jo tas var būt ļoti sarežģīti. But how do we reduce conflict in our lives? Bet kā mēs samazinām konfliktu savā dzīvē? Because I want to look at how we reduce conflict in the first place, not just resolve it once it's happened. Jo es gribētu, lai jūs padomājat, kā tikt galā ar konfliktu jau tā kā pirms tam, nevis pēc tam, kad tas ir noticis. And actually, the way to resolve conflicts, to reduce conflicts, you all already know. Un patiesībā to, kā risināt, samazināt konfliktus, jūs jau zināt. It's not complex or complicated. Tas nav nekas sarežģīts. And so let me tell you what these secrets are. Un ļaujiet man pastāstīt, kas ir šie noslēpumi. There was a lady called Sue Johnson who was a couple therapist, Bija kāda dāma, Sue Johnsona, viņa bija pāru terapeite, and she watched videos of couples arguing for 20 years. un viņa 20 gadus vēroja video, kā pāri strīdās. I don't think I could do that. Es nedomāju, ka es to varētu. But she realized that they were hardly ever arguing about what they were arguing about. Un viņa saprata, ka reti, kad pāri strīdās par to, par ko viņi strīdās. They might be arguing about money or the household chores or the children or something else. Varbūt viņi strīdējās par naudu vai par mājas uzdevumiem vai par bērniem. But she said,
underneath, each person is asking these questions. Bet viņi saka, ka apakšā pamatā visi cilvēki jautā šos jautājumus. Do you love me? Do you care about me? Vai tu mani mīli, vai es tev rūpu? Do you really appreciate what I do? Vai tu patiesi novērtē to, ko es daru? Are you able to understand my feelings? Can you empathize with me? Vai tu spēj saprast manas sajūtas, vai tu esi empātisks ar mani? Are you really willing to help me when I'm struggling? Vai patiesi tu gribi palīdzēt tad, kad man ir grūtības? How committed are you to me? Can I trust you? Vai es tev varu uzticēties? Will you always be there? Vai tu vienmēr būsi līdzās? Underneath, people are saying, do you really care about me? Pamatā apakšā cilvēki saka, vai tu patiesi rūpējies, vai es tev rūpu? And so when we answer the big questions that are underneath the arguments, we lower the conflicts in our lives. Un tad, kad mēs atrisinām tos jautājumus, kas ir konflikta pamatā apakšā, tad mēs samazinām konfliktu savā dzīvē. Because if we know the other person loves and appreciates us, Jo, ja mēs zinām, ka otrs cilvēks mīl mani novērtē, and they care about our feelings, un ka viņam rūp manas sajūtas, they're willing to help us and they're committed to us, ka viņi vēlās mums palīdzēt un ir apņēmušies pret mums, we're less likely to argue with them. tad mēs ar šiem cilvēkiem mazāk strīdēsimies, konfliktēsim. Because we feel safe. Jo mēs jūtamies droši. We don't feel resentful. Mēs nejūtamies aizvainoti. We're not trying to hold on tightly to something. Mēs necenšamies tā cieši pie kaut kā turēties. So when we show care for one another, our conflicts are less destructive. Kad mēs cits par citu rūpējamies, kad viens otram rūpam, tad mūsu konflikts samazinās. And it's interesting because when couples come to see my husband and I, Ļoti interesanti, jo kad pāri nāk, lai tiktos ar mani un manu vīru, some of them have had really terrible arguments. dažiem no viņiem ir patiešām ļoti traki strīdi. And even if the argument was a month ago, Un pat arī tas strīds bija mēnesi atpakaļ. they can tell you every single detail. Viņi var pastāstīt katru mazāko detaļu. Because if you have high adrenaline, it helps you remember everything. Jo, ja tev ir augsts adrenalīna līmenis, tas palīdz tev visu atcerēties. And they'll say, he said, and then he did, and she said, and she did, and they will tell you every detail. Un viņi teiktu, viņš teica, un viņš darīja, un viņa teica, un viņa darīja. Viņi mācīs visas detaļas pateikt. And even though my husband and I are, family therapists and pastors and happily married, Un arī pat tad, ja mēs ar vīru esam ģimenes terapeiti un mācītāji un laimīgi precējušies, every now and then we'll have a conflict arī mums ik pa laikam būs kāds konflikts. because we're the opposite kind of normal. Jo mēs esam pretēji katrs tam, kas ir normāls. But because we know we love each other and we're committed, Bet tāpēc, kad mēs zinām, mēs viens otru mīlam un esam apņēmušies būt kopā, it's a very minor conflict. We resolve it quickly tie ir tādi ļoti maziņi konflikti. Mēs viņus ātri atrisinām and we move on. un mēs ejam tālāk. And a week later, we can't even remember what it was about. Un pēc nedēļas mēs pat neatceramies, par ko tas bija. It's very important that if there is an argument, that you try to resolve it before bedtime as well. Ir arī svarīgi, ja jūs esat strīdā, kad jūs cenšaties to atrisināt pirms gulētiešanas. Particularly if it's with a teenager or a child, Un īpaši tad, ja tas ir ar bērnu vai ar tīni. but really with anybody. Bet patiesībā ar jebkuru cilvēku. Because if we don't repair a broken relationship that's important before bedtime, Jo, ja mēs neatrisinām tādu salauztu attiecības pirms gulētiešanas, and you sleep with that distress in your heart and your mind, un ja cilvēks iet gulēt ar to stresu un nemieru sirdī un prātā, if you do that repeatedly, it will increase your depression and your anxiety. ja šādi jūs rīkoties atkārtot, tad tas ietekmēs, palielinās jūsu depresiju un trauksmi, nemieru. So if you have a big argument with your teenager, Ja jums ir tāds liels strīds ar savu tīni, don't think, they should come and say sorry to me. It was their fault. nedomājiet, viņiem tagad ir jānāk un jāatvainojas, ja tā ir viņu vaina. You can take care of their mental health by going to them Jūs varat parūpēties par viņu mentālo veselību ar to, ka jūs aiziet pie viņiem and saying, let's make up. un teikt, izlīksim. And if you can, even say, I'm sorry we had an argument. Jūs varat arī teikt, man ļoti žēl, kad mums bija strīds.
and find a way to show your care again before bedtime. Un parādiet viņiem savas rūpes no jauna pirms gulētiešanas. Because the teenagers don't always know what to do, but you can try and help them to heal the relationship. Jo pusauģi nezin, ko darīt, bet jūs varat mēģināt un atkal dziedināt attiecības. So we lower conflicts when we're as kind as possible to others in the way we speak and act. Mēs samazinām konfliktus tad, kad mēs esam tik laipni, cik iespējams veidā, kā mēs runājam un kā mēs rīkojamies. Because when we're kind to other people, they're much less likely to argue with us. Jo, ja mēs esam laipni, tad citi cilvēki visticamāk mazāk gribēs strīdēties. Even if you don't feel like being kind to them. Arī tad, ja jūs nejūtaties, ka vēlaties būt laipni. Even if you think they don't even deserve my kindness. Pat arī tad, kad jūs domājat, viņi pat nav pelnījuši man laipnību. Find some way to be kind or say something kind. Atrodiet veidu, kā būt rīkoties laipni vai pateikt kaut ko laipnu. Even if they seem to dismiss you. Pat arī tad, ja viņi jūs noraida. Because it can help to lower the conflict. Jo tas var palīdzēt samazināt konfliktu. And then show appreciation. Un izrādiet atzinību. Because the more often we say thank you to other people, again, the less they will argue with us. Jo, ja mēs vairāk sakam paldies cilvēkiem, jo mazāk viņi gribētu strīdēties. I sometimes overhear Zoom meetings with my husband's church boards. Dažkārt es dzirdu, kad notiek manam vīram sanāksmes ar viņa draudzes padomi. And I can hear the voices of those who are distressed. Un es varu sadzirdēt tās balsis, kuras ir stresā, satraukušās. And quite often they're working hard, but they don't feel that they're appreciated. Un ļoti bieži ir tā, ka viņi smagi strādā, bet nejūtās novērtēti. And so the more often we say thank you to the people in our families, in our church communities, the less conflict we will have. Un tāpēc, jo biežāk mēs sakam paldies viens otram mūsu ģimenēs, mūsu draudzes kopienās, jo mazāk konfliktu būs. Be understanding and empathic. Sapratne un empātija. Listen to the other person. Ieklausies otrā cilvēkā. Notice their feelings. Pamani viņa sajūtas. Express your concern. Izsaki savas bažas. Sounds like you had a really bad day. Izklausās, ka tev bija ļoti grūta diena. I'm sorry about that. Man ļoti žēl, ka tā notika. Oh, that sounds wonderful. That's amazing. I'm so glad you had that success at work. Vai arī, tas izskatās brīnišķīgi. Es tā priecājos, ka tev veicās darbā. And you will find this will lower the conflict too. Un jūs pamanīsiet arī šādu pieeju samazina konfliktu. Imagine a teenager comes home from school. Iedomājieties, jūs pusaudzis atnāk mājās no skolas. And they say something like this. Un viņi saka, I hate school. I hate my teacher. I'm never going back. I'm just going to be a dustbin person. man ir iebijās skola, man ir iebijās skolotāji, es nekad tur neiešu prom, es esmu viens nolādēts cilvēks. And your stress goes up as a parent. Un jūs stress ir paceļās, And you panic. un jūs panikojat. And you say, you shouldn't say things like that. You know you have to go to school and be nice to your teacher. Jūs sakat, tu zini, ka tu tā nedrīkst runāt, tev jāiet ir uz skolu un tev jābūt jaukam pret skolotājiem. You're going to go to university and be a doctor. Tu ies uz universitāti un būsi ārsts. The teenager slams the door, runs upstairs and doesn't speak to you for a week. Pusaudzis aizcēr durvis, uzskrien augšā un nedēļu jums nerunā. But imagine this. Iedomājieties, They come in from school. viņi atnāk no skolas. I hate school. I hate my teacher. I'm going to give up going to school. I'm going to be a dustbin person. Es atnāk mājās, saka, man ir iebijās skola, ir iebijās skolotāji, es neiešu uz skolu, es būšu viens neveiksminieks. Oh my, it sounds like you had a really bad day. Ak, vai, izklausās, ka tev bija ļoti grūta diena. Yes. Jā, Yeah, it was bad. bija slikti. What can I do to help you feel better? What can we do together now? Ko es varu izdarīt, lai tu justos labāk? Ko mēs varam kopā izdarīt? Do you just want to have a rest in your room? Do you want to have a hot chocolate? Do you want to talk about it? Vai tu gribi vienkārši atpūsties savā gultā, varbūt tu gribi kakao vai parunāt par to? What can I do to help you feel better? Ko es varu izdarīt, lai palīdzētu tev justies labāk? Chances are the evening will go a different way. Ir iespējas, ka vakars dažādāk atrisināsies. Sometimes we need to listen to the feelings in their heart rather than the words that people say. Dažkārt mums vajag vairāk ieklausīties jūtās, ko sirds saka, nekā vārdos, ko cilvēks saka. And then ask how you can help. Un tad pajautājiet, kā jūs varat palīdzēt.
Know what your loved one hates doing and try and do it instead of them. Un ziniet to, kur tas cilvēks, kur jūs mīlat, ko viņam nepatīk darīt, varbūt jūs varat izdarīt tādu lietu viņa vietā. Avoid letting others struggle on their own. Izvairieties no tā, kad jūsu mīļie cilvēki cīnās vieni paši. Because when we feel we have some support and some help from the other person, Jo tad, kad mēs jūtamies, ka mums no otra cilvēka ir atbalsts, we're less likely to argue with them. tad mēs mazāk gribēsim ar viņiem strīdēties. I heard about a couple who tried this strategy. Es dzirdēju par pāri, kurš mēģināja šādu stratēģiju. They had small children and they realized that they were becoming more apart as they struggled with life. Viņiem bija mazi bērni, un viņi pamanīja, ka viņi atsvešinās visā savās dzīves rūpēs. So they did this. Un viņi darīja tā. Once the children were in bed, they spent 1 hour working in the house together. Un tad, kad bērni bija nolikti gulēt, tad viņi kopā 1 stundu mājās darīja darbus. Whatever needed doing, they did it together. Visu, ko vajadzēja izdarīt, viņi darīja kopā. They cleaned up the supper, they stacked the washing machine, they put the laundry on. Viņi nolikopa pēc vakariņām, viņi sakārtoja traukmašīnu, viņi ielika drēbes mazgāties. Just for 1 hour. Tikai 1 stundu. The next hour was time to spend together, Un stunda pēc tam bija laiks, ko viņi pavadīja kopā. doing something nice together. Kaut ko jauku kopā darot. And then the third hour, Un 3. stunda, the hour before bedtime, tā bija stunda pirms gulētiešanas. that was each person's time to use on their own, however they wanted. Un tas bija laiks, kad katrs varēja izdarīt to, ko viņš vēlējās pats pa sevi. And they found that way they were helping each other, they were connecting with each other, and they had time on their own. Un tā viņi atrada, ka viņiem bija tātad laiks kopā darīt lietas, laiks kopā darīt patīkamas lietas un arī laiks priekš sevis. So think how you can support one another Tāpēc domājiet par to, kā jūs varat viens otru atbalstīt. and protect your close relationships. Un pasargājiet savas tuvākās attiecības. Because a lot of conflicts come when one person does not feel secure in the relationship. Jo daudzi konflikti rodās no tā, ja kāds no cilvēkiem nejūtās attiecībās droši. Let them know you're committed to them, that you're on their side. Lai viņi zina, ka jūs esat viņu pusē, kad jūs esat apņēmušies būt ar viņiem. Give them your full attention, listen to them. Pievērsiet viņiem pilnu uzmanību, klausieties viņos. And don't say things that might make the other person feel afraid or distressed. Un nesakiet lietas, kas otru cilvēku varētu satraukt vai iebiedēt. Like, if you do that again, I'm going to have to leave you. Vai, piemēram, ja tu atkal tā izdarīsi, man vajadzēs tev pamest. This causes fear. Šādi teikumi rada bailes, And perfect love casts out fear. bet īsta mīlestība aizdzen bailes. But you know, sometimes with some people, even when we try our best, they will still have a conflict with us. Bet, ziniet, ir cilvēki, arī tad, ja mēs ļoti cenšamies, ir cilvēki, ar kuriem mums tāpat veidojās strīdi. David and his men had tried their best with Nabal. Dāvids un viņa vīri bija centušies vislabāko pieeju Nabalam. They had been kind and generous. Viņi bija bijuši laipni un dāsni. They had protected Nabal's men and his flocks from armies coming in to fight them. Viņi bija pasargājuši Nabala vīrus un Nabala ganāmpulkus no dažādiem apdraudējumiem. They had done everything possible to build a good relationship with Nabal. Un viņi bija darījuši visu, lai izveidotu labas attiecības ar Nabalu. But Nabal was not a peace-loving person. Bet Nabals nebija cilvēks, kurš mīlēja mieru. It's also interesting to think about David. Ir arī interesanti padomāt par Dāvidu. Why David suddenly says, I'm going to kill all of you. Kāpēc Dāvids pēkšņi saka, es visus nogalināšu? Because in the previous chapter, he encountered Saul in a cave. Jo iepriekšējā nodaļā viņš satikās ar Saulu alā. And he could have killed him, his enemy, right there. Viņš varēja viņu nogalināt, viņš bija viņa ienaidnieks tieši tur. But he was self-controlled. Bet viņš bija pašdisciplinēts. He took a little piece of his garment just to show how close he was. Viņš nogriez tikai mazu apģērba gabalu, lai parādītu, cik tuvu viņš bija. But at the end of that chapter, he feels guilty that he even did that. Un šīs nodaļas beigās viņš jūtās vainīgs, ka viņš pat to bija izdarījis. So what happened between the two chapters? Kas notika starp abām nodaļām? Samuel died. Samuēls nomira. And Samuel was David's friend and mentor.
Un Samuels bija bijis viņa Dāvida draugs un mentors. So we can see that in this next chapter, in this story with Nabal, he's grieving, he's distressed. Un mēs varam redzēt, ka nākamajā nodaļā stāstā ar Nābalu Dāvids ir sērās, viņš sēro un viņš ir nemierā. And that probably made him more vulnerable to lashing out and making a threat. Un tas viņu padarīja tādu ievainojamāku, kad viņš dusmās satrakotos. So how do conflicts escalate and get worse? Kā konflikti paliek trakāk, pieņemās spēkā un paliek trakāk? If someone criticizes us, like Nabal criticized David, Ja kāds mūs kritizē, tā kā Nābals kritizēja Dāvidu, if we have a lack of support, just as Nabal didn't support David's men with food, ja mums pietrūkst atbalsta, tā kā Dāvida vīriem pietrūka pārtika, if we don't feel appreciated and cared for, ja mēs nejūtamies, ka mūs novērtē un par mums rūpējās, it's much harder for our brains to handle conflict well. tad mūsu smadzenēm ir daudz grūtāk ar konfliktu labi tikt galā. This is because the stress hormones build up in our bodies and brains, Tas ir dēļ tā, ka mūsu ķermenī un smadzenēs pieaug stresa hormoni, and anxiety and fear build up, and we secrete cortisol and adrenaline. un pieauga nemieris un bailes un atraisās kortizols un adrenalīns. And those hormones are designed to help us protect ourselves in a threat or emergency. Un šie hormoni ir veidoti, lai mēs varētu sevi pasargāt, ja ir apdraudējums vai ir kāda ārkārtas situācija. So they're firing us up with energy to do something. Viņi mūs tā pielādē ar enerģiju, lai mēs kaut ko darītu. And when this happens, it's like a shutter comes down in your brain, Un tad, kad tas notiek, tad ir tā, it kā tāds tāda aizskari vai tāds aiziet priekšā jūsu smadzenēm. and it's really hard for us to have empathy for others. Un mums ir ļoti grūti izjust empātiju pret citiem. Because your brain is just taking care of you in that moment, Jo tajā brīdī jūsu smadzenes rūpējās tikai par jums, making sure that you can run or fight or do what you need to do. lai jūs varētu vai nu skriet, vai cīnīties, vai darīt to, kas ir jādara. And when our brains go into that mode, it's really hard for us to be kind and calm and unselfish. Un tad, kad mūsu smadzenes iet tādā režīmā, ir ļoti grūti, kad mēs esam laipni un rūpējamies par citiem. And this is what happened to David when Nabal was rude. Un tas bija šādi notika ar Dāvidu, tad, kad Nābals bija rupšs. So we have up here, if we don't feel cared for by God and others, Tad augšā, ja mēs nejūtamies, kad par mums rūpējās citi un Dievs, and we don't feel cared for by God because others are not showing us God's care, ja citi mums nerāda Dieva rūpes, mēs nejūtamies, ka Dievs par mums rūpējās. then cortisol and adrenaline are released, the stress hormones, Tad stresa hormoni, kortizols un adrenalīns tiek atraisīti. and they prevent us from being kind and compassionate and caring, thoughtful. Un tas atkal mūs ierobežo, ka mēs varētu būt laipni un līdzjūtīgi un iejūtīgi un rūpētos. So we're more likely to do or say something hurtful. Un tāpēc visticamāk mēs drīzāk sacītu kaut ko sāpinošu. And when we do that, we upset the other person, Un kad mēs tā darām, tad mēs sadusmojam otru cilvēku. and our anger and our attitude makes the cortisol and adrenaline secrete into their brains. Un tad mūsu dusmas atkal liek otru cilvēku smadzenēs atraisīties stresa hormoniem. And they can't think so clearly and kindly. Un tagad viņi nevar tā tikt skaidri un laipni domāt. And so they respond in a way that makes the other person feel uncared for. Un tā viņi atbild tādā They go veidā, round and round. rīkojas tādā veidā, ka otrs cilvēks atkal nejūtās, ka par viņu kāds rūpējās, un tā tas aplis turpinās. And you'll see an argument escalate because people keep adding more pain and distress to the situation. Un jūs redzēsiet, kā šī situācija pasliktinās, eskalējās, jo cilvēki pievieno arvien vairāk stresu, nemieru un sāpes. Fortunately, we can help our brains to manage conflict better. Par laimi mēs varam palīdzēt savām smadzenēm ar konfliktu tik galā labāk. If we recognize we're getting into one of the conflict cycles, Ja jūs pamanat, kad jūs ieiet vienā no konflikta cikliem, empathy, compassion, kindness, support, appreciation
release oxytocin into our system. Tad empātija, iejūtīgums, rūpes, šīs lietas atraisa oksitocīnu mūsu ķermenī. And other calming and positive hormones. Un citus hormonus, kas ir nomierinoši un labvēlīgi. And this helps us to relate warmly to others. Un tas palīdz mums, kad mums ir citi vajadzīgi. And when we're kind to them, we help them to be kind to us. Un kad mēs esam pret citiem laipni, mēs palīdzam viņiem būt laipniem pret mums. So once we are lowering the conflict by saying to the teenager, sounds like you had a hard day. Un tad, kad mēs palīdzam samazināt konfliktu, piemēram, tīnim sakot, izklausās, ka tev bija grūta diena. That starts to show empathy and calm their brains down a bit. Tas palīdz arī viņu smadzenēm sajust līdzjūtību un mazliet nomierināt viņu smadzenes. And it helps both of us to respond wisely, kindly and creativity. Un tas palīdz mums atbildēt ar gudrību, ar radošumu, ar laipnību. And it was Abigail's kindness and generosity, respect, appreciation that calmed David down. Un tas bija Abigailas gudrība, laipnība, dāsnums, kas palīdzēja Dāvidam nomierināties. Lowered his adrenaline and cortisol Tas samazināja Dāvida adrenalīnu un kortizola līmeni, so he could make a better choice. lai viņš varētu pieņemt labāku lēmumu. Because then we have this cycle. Jo tur bija šāds cikls. When we feel cared for and loved, Kad mēs jūtamies, ka par mums rūpējās un ka mūs mīl, these warm, positive hormones get secreted, tad sāk veidoties šie siltie, labie, pozitīvie hormoni. and they enable us to listen, to show empathy and care. Un viņi palīdz mums ieklausīties, parādīt empātiju, rūpes. And when the other person feels cared for, Un kad otrs cilvēks jūtās, ka par viņu rūpējās, so Abigail went through this, Abigaila gāja cauri šim. and she cares for David, Viņa rūpējās par Dāvidu, and it starts to help him release oxytocin and dopamine. un tas palīdz dopamīnu un oksitocīnu Dāvidā atraisīt. And it helped him to respond in a caring way to her. Un tas palīdzēja Dāvidam atbildēt arī tādā līdzjūtīgā veidā. And then they have a positive cycle, Un tā viņiem bija pozitīvs cikls, which ended up in them getting married. kas beidzās ar to, ka viņi apprecējās. So it obviously worked well. Tātad labi strādāja. So when we have to talk about something difficult, a conflict situation, how can we do it well? Tad, kad mums ir jārunā par kaut ko sarežģītu, par konfliktu, kā lai mēs to darām? Choose a time when you're both relaxed. Izvēlieties laiku, kad jūs abi esat visvairāk relaksēti, mierīgi. Think about the warmest and kindest way to talk about it. Padomājiet par vissiltāko un laipnāko veidu, kā par to runāt. And give the other person time to think about the situation too. Un arī otram cilvēkam dodiet laiku, lai viņi varētu apdomāties par situāciju. Because you might have been thinking about something in your head and sorting out an issue and deciding what to do. Jo varbūt jūs savā prātā jau esat apdomājušies un jau zinat, ko darīt. And you go and say to the person, hey, we need to talk about this. Un jūs ejat pie otru, sakat, hei, mums jāprunājās. And the other person's like, what? Un otrs saka, ko? I didn't know that was an issue. Es nezināju, ka tā ir problēma. And you trigger their cortisol and adrenaline. Un mēs tātad sākam atraisīt viņos kortizolu un adrenalīnu. And they start to panic. What's going to happen? Sāk uztraukties, kas ir noticis. So be aware that if you panic the other person, the conversation might not go so well. Saprotiet to, ja jūs otrā cilvēkā trauksmi un paniku sākat veidot, tā saruna labi nebeigsies. So you might want to say, I've been thinking about how we should manage our finances differently. Jūs varētu teikt, es esmu domājis par to, kā mēs varētu rīkoties ar mūsu naudu citādi. And I've got some ideas that might be helpful. Man ir dažas idejas, kas varētu būt palīdzošas, But I know you have some really good ideas too. bet es zinu, ka arī tev ir labas idejas. So why don't you think about it too for a few days? Varbūt arī tu par to padomā pāris dienas, And then let's go somewhere nice and talk about it together. un tad aiziesim uz kādu jauku vietu un par to parunāsim kopā. Let's go to our favorite cake shop Aiziesim uz mūsu mīļāko kūku veikalu. and then share our ideas together. Un tad līdzdalīsim viens otram savas idejas. If someone does ambush you and says, I want to talk about this now, Ja kāds jums tā kā dzen stūrī un saka, es gribu par to runāt tagad, you can say,
you know what, that sounds like a really serious issue. Jūs varētu teikt, zini, izklausās, šis ir tāds nopietns jautājums. Please, can you give me some time to think about it carefully? Lūdzu, iedod man kādu laiku, lai es par to varu rūpīgi padomāt. Is it okay if we discuss this in a couple of days? Vai ir labi, ja mēs par to runātu pēc pāris dienām? And then you're not triggering the other person's anxiety and panic. Tādā veidā mēs nepalaižam otrā cilvēkā trauksmi un paniku. And that can lower your conflict. Un tas var atrisināt jūsu konfliktu. Start warmly. Sāciet silti. Acknowledge the other person's hopes and desires and challenges. Atzīstiet otru cilvēku cerības un grūtības. Express your care for them. Izsakiet jūsu rūpes par otru cilvēku. And then express your concerns in a kind and non-judgmental way. Un tad izsakiet savas bažas laipnā un tādā nevērtējošā, netiesājošā veidā. And this is what Abigail did with David. Šis ir tas, ko Abigaila darīja ar Dāvidu. She warmly encountered him and appreciated him. Viņa tā silti viņu uzņēma un viņu novērtēja. Change your voice. Izmaini balsi. Whisper. Čuksti. Lower your voice instead of raising it. Pazemini savu balsi tā vietā, lai to paaugstinātu. Because if you speak calmly and kindly Jo, ja tu runā mierīgi un laipni and respectfully, un ar cieņu, you lower the other person's stress. tad tu arī samazini otrā cilvēkā stresu. As Solomon said, a gentle answer turns away anger. Kā Salamāns teica, ka mierpilna atbilde nomierina dusmas. And it's interesting, when I ask my grandchildren to do things, I tell them in a whisper. Un ir interesanti, kad es mazbērniem lūdzu kaut ko izdarīt, es to čukstot daru. I don't say, hey, come and put your shoes on right now. Es viņiem nesaku, nāc un uzvelc savus kurpes tagad. Hey, let's go find your shoes. Es saku, ej, iesim, atradīsim tavas kurpes. We're going to go on an adventure. Mēs dosimies piedzīvojumā. And then they want to do it. Un tad viņi to grib darīt. So we can use our voice to create a better response. Mēs varam lietot savu balsi, lai veidotu labāku atbildi. And listen well. Un ieklausties labi. A lot of conflicts happen because we don't listen to the other person's story well. Daudzi konflikti notiek tāpēc, ka mēs rūpīgi neieklausāmies otru cilvēku stāstā. We just want to tell what we want. Mēs vienkārši gribam pateikt to, ko mēs vēlamies. But the more we listen to other people, the more they will listen to us. Bet jo vairāk mēs ieklausāmies otrā cilvēkā, jo vairāk viņi mūsos ieklausīsies. And as they're telling you, don't be thinking about how you're going to answer them. Un tad, kad viņi tev kaut ko stāsta, nedomā tajā brīdī par to, ko tu atbildēsi. Say something like, so you're saying that, and sum it up. Un drīzāk saki, tātad tu saki tā, un tu dod kopsavilkumu tam, ko viņš teica. Because they will go, yeah, that's what I'm saying. Un viņi teiks, jā, tas ir tas, ko es saku. Whenever they say yes and agree with you, you are lowering the conflict. Jo katru reizi, kad viņi pasaka jā un jums piekrīt, tad jūs samazināt konfliktu. And when they realize you have heard what they want to say, then they are more calmly listen to what you have to say. Un tad, kad šie cilvēki saprot, ka tu saproti to, ko viņi grib pateikt, tad arī viņi vairāk ieklausīsies tajā, ko tu vēlies teikt. This doesn't work with everyone, but for some people this is really helpful to listen to them well first. Tas ar visiem nestrādā, bet daudziem cilvēkiem tā ir, ka palīdz, ja viņos ieklausās vispirms. And then express your concerns warmly. I shared this in the last presentation too. Un tad ir līdzdala savas bažas. Šo es arī priekšējā prezentācijā rādīju. And in a minute, I'm going to give you a time just to think this through and what you might say to address one of your concerns. Es pēc kāda brīža došu jums iespēju padomāt, kā jūs varētu rīkoties un pateikt kādas no savām bažām. So my youngest son liked playing football. Man Youngest son likes playing football. Okay. Liked playing football. Jā, mans jaunākais dēls, viņam patīk spēlēt futbolu. The one that broke 15 bones. Tas, kurš 15 kaulus salauza. And this would be a regular pattern. Un šis būtu tāds parasts musturs. Mum, it's football today. Viņš teiktu, māmu, ir futbols šodien. Where's my clean football kit? Kur ir mans tīrais futbola komplekts? I don't know. Es nezinu.
Well, it needs to be clean right now. I've got to take it to school. Viņam jābūt tīram tagad, man jāņem skola līdzi. Well, I have no idea where it is. Man nav ne jausmas, kur viņš ir. You didn't put it in the washing basket. Tu neieliki viņu netīrajā veļas grozā. You go and look, it's under his bed. Mēs ejam skatīties, un tas ir zem gultas. It's muddy and stinky. Viņš ir smirdīgs un tāds dubļains, And he wants it un viņš to grib in half an hour pēc pusstundas, to take to school. lai nestu uz skolu. And I could say something like this. Es varēju kaut ko tādu pateikt. Joel, you're a complete idiot. Tu esi pilnīgs idiots. Why can you never put your stuff in the washing basket like you're supposed to? Kāpēc tu nevari ielikt drēbes netīrajā veļā, kā tev jādara? I don't care what happens to you at school today without your football kit. Man pilnīgi neinteresē, kas tev skolā šodien būs ar tavu sporta apģērbu. And he is upset. Viņš ir dusmīgs, He goes to school. aiziet uz He skolu, doesn't want to speak to me. negrib ar mani runāt. And when he comes home, maybe we can talk about it like this. Un mēs arī varam runāt tā. Joel, when you need your football kit Žēl, ka tev ir nepieciešams tavs futbola apģērbs, and you want it to be nice and clean for school, un ja tu gribētu, lai viņš ir tīrs un jauks skolai, but you left it under your bed all week, bet tu to atstāji visu nedēļu zem gultas. I feel frustrated Es jūtos dusmīga, because I would happily have cleaned it if I knew it was dirty and where it was. jo es labprāt būtu viņu izmazgājis, ja es zināju, ka viņš ir netīrs un kur viņš ir. So it would really help me if you put it in this place every time you come back from football. Un man ļoti palīdzētu, ja tu katru reizi, kad atbrauc mājās no futbola, noliktu to šeit. And then I can help you by making sure it's clean next week. Un tad es varu palīdzēt tev ar to, ka es parūpēšos, lai drēbes ir izmazgātas uz nākamo nedēļu. This is just my idea. Tā ir tikai mana ideja. I wonder what ideas you have for solving this problem. Un kāds ir jūsu idejas, lai šo situāciju atrisinātu? And this is a respectful way about talking about a problem. Un šī ir tāda cieņpilns veids, kā runāt par problēmu. I don't say, you always do this or you never do that. Es nesaku, tu vienmēr dari tā, vai tu nekad nedari tā. Because if you say always or never, they will argue with you because they will remember when it did or didn't happen. Jo, ja jūs sakat vienmēr vai nekad, tad viņi sāk strīdēties, jo viņi atcerās, kas ir un kas nav noticis. And I explain what the problem is, how I feel, what would be helpful, and then I invite their ideas because that shows respect. Un es viņam pastāstīju par to, kāda ir problēma, kā es jutos, kas būtu palīdzoši, un ieaicināju, kad arī viņš pastāstā, kādas ir viņa idejas. So I want you to try this. Es vēlos, lai jūs šo izmēģināt. So I want you to think of something, maybe a recurring problem at work or at home or at church. Iedomājieties, iztēloties kādu problēmu, kas jums atkal un atkal ir, vai nu mājās, vai darbā, vai draudzē. And you never know quite how to talk about it. Un varbūt jūs īsti nezināt, kā par to runāt. And see if you can write it out like this. Un pamēģiniet to šādu uzrakstīt. You know, when I'm teaching Sabbath school and you're helping me, Tad, kad es vadu uz apatskolu un tu man palīdzi, and you come in 10 minutes late, un kad tu ierodies 10 minūtes par vēlu, I feel because, es jūtos tā. and it would really help me if you would come on time or let me know you're going to be late. Man ļoti palīdzētu, ja tu būtu laicīga, vai tu man dotu ziņu, ja tu kavē. And then I could help you by doing this. Un tad es varētu palīdzēt tev, darot tā. How else do you think we can solve the problem? Kā vēl mēs varētu šo problēmu Maybe we atrisināt? just start Sabbath school quarter of an hour later. Mēs, piemēram, varam sākt Sabbath skolu 15 minūtes vēlāk. So think about a situation in your life. I'm sure we all have one. Padomājiet par kādu situāciju jūsu dzīvē. Es esmu droši, jums tāda ir. And think how you might express your concern using this model. Un padomājiet, kā jūs savas bažas varētu izteikt, lietojot šo modeli. And I'm going to give you 5 minutes to think about that. Un jums ir 5 minūtes par to padomāt. It can be anything at all, maybe even something that happened in the past. Varbūt tas ir kaut kas, kas pagātnē notika. But think how you could say it in a different way using this calm, polite, respectful approach. Un padomājiet, kā jūs varētu uz to reaģēt citādi, lietojot šo mierīgo, cieņpilno pieeju. So we'll give you till 12:30. Tad līdz 12:30, pareizi saskatu, jā? Vai And then I will- 11:30, cik tad ir pulkstenis? When we
Is that right? And then when we come back, I'm going to tell you very soon a very funny story. Jā, līdz 12:30, un kad mēs atkal atsāksim, jums būs tāds smieklīgs stāsts About a big conflict that my husband and I had. par lielu konfliktu, kas bija man un manam vīram. So do your little piece of homework. Jums tagad ir maziņš uzdevums. Or think about what have you learnt so far that's been useful to you, that you're going to use in a conflict in your life. Vai arī padomājiet par to, kas jums ir šodien bijis noderīgs, ko jūs varētu savā dzīvē pielietot. So you can do that instead if you'd rather. Ja jūs vēlaties drīzāk to darīt, jūs varat šī uzdevuma vietā tādu uzdevumu. But I want you to start applying what you've learnt to some situation in your life. Bet es gribētu, ka jūs sākat pielietot to, ko jūs esat iemācījušies kādā no situācijām. Okay? See what you can do. Okay, we hope that you'll have some new insights into conflict, some fresh ideas about how to lower conflict in your life. Es ceru, ka jums ir tāds ieskats vairāk un labas idejas par to, kā tikt galā ar konfliktu jūsu dzīvē. Here are some other tips. Te ir daži vēl padomi. Talk about we and us and our problem, Runājiet par mūs, mēs un mūsu problēma. rather than you and your problem. Tā vietā, lai teiktu tu un tava problēma. So when there is a conflict, try and admit at least a tiny bit of your contribution to the problem. Un tad, ja ir kāds konflikts, mēģiniet atzīt, ka arī jums ir vismaz mazītiņa daļa, arī kaut kāda ar to problēmu saistīta jūsu daļa. Even if you think it's nothing to do with you, if you can admit a tiny bit, then Un it arī- helps the other person. Arī tad, ja jūs domājat, ka jums nekāda sakara nav ar to problēmu, ja jūs varat atzīt vai atpazīt, pateikt, ka maza daļa ir arī jūsu lieta tajā problēmā, tas palīdz otram. And talk about the problem as being our problem, Runājot par problēmu, ka tā ir mūsu problēma, that we can solve together. kad mēs to varam kopā atrisināt. This is for us to sort out. Tas ir mums, kas ir jāatrisina. Because as soon as you use the word we and our and us, Jo tiklīdz jūs lietojat vārdus mēs un mūsu, it puts you both on the same side against the problem. tas jūs abus ieliek vienā pusē pret problēmu. But if you say it's your problem, Bet, ja jūs sakat, tā ir tava problēma, you've got to fix it, tev ir viņa jāatrisina. it pushes you apart. Tas jūs abus atsvešina. Because even if you think it's their problem, you can be part of helping to solve it too. Un pat arī, ja jūs domājat, ka tā ir viņa problēma, jūs varat būt daļa no problēmas risinājuma. And then use the word and instead of but. Un tad lietojat vārdu un, tā vietā, lai teiktu bet. So you want this Tad tu gribi to, and I want this. un es gribu šo. I wonder how we can have both in some way. Un es prātoju, kā lai mēs abas lietas sasniedzam. Because when we say you want this and I want this, it brings us together. Jo, ja mēs sakam, tu gribi to un es gribu to, tas mūs abas apvieno. But if I say you want this, but I want this, it pushes you apart. Bet, ja es runāju, tu gribi to, bet es gribu šo, tas mūs atsvešina. And just by using a different word, you can change the kind of conversation you're having. Un pat šī viena vārda izmaiņa var pamainīt visu sarunas gaitu. And aim for this win-win solution where possible. Un kur vien iespējams mēģiniet šo abu pušu vinnēšanas uzvaras risinājumu. Keep this in mind. Paturiet prātā. It's more important to protect a valuable relationship than to win an argument. Ir daudz nozīmīgāk pasargāt nozīmīgas attiecības nekā uzvarēt strīdā. You might win the argument. Tu varbūt uzvarēsi strīdā. You might feel really good that you won, Tu patiešām labi jutīsies, ka tu esi uzvarējis, but you have lost something important. bet tu esi pazaudējis kaut ko ļoti svarīgu. The closeness and trust of the other person. Otra cilvēka tuvību un uzticību. Because the loser will feel hurt and sad and distance themselves from you. Jo tie, kuri jutīsies sāpināti un atstumti, viņi no jums distancēsies. Paul tells us this. Pāvils mums saka, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. nedariet neko no tādas no pašlabuma perspektīvas.
In humility, value others above yourselves. Bet pazemībā citu vērtējiet augstāk par sevi. Don't look for your own interest, but each of you to the interest of the other. Nemeklējiet paši savu labumu, bet arī cita labumu. I met a man who told me he had won every argument he ever had. Es reiz satikos ar cilvēku, kurš teica, ka viņš ir uzvarējis visus strīdus, kas viņam ir bijuši. He was very proud of it. Viņš par to bija ļoti priecīgs. I thought, well, there's no point in talking to you. Un es tajā brīdī, kad viņu runāju, domāju, Because you're just going to want to win all the time. ir grūti ar tevi runāt, jo tu visu laiku gribi uzvarēt. In fact, he had lost every close relationship in his life. Un patiesībā viņš bija pazaudējis visas nozīmīgās attiecības, kas viņa dzīvē bija. When we talked, I realized that this desire to control and win came from a trauma in his childhood. Un tad, kad mēs runājāmies, es sapratu, ka viņa vēlme visu kontrolēt un uzvarēt nāk no traumatiskas pieredzes viņa bērnībā. When someone tried to control him in order to win Jo kāds cits bija mēģinājis viņu kontrolēt, lai uzvarētu. and forced him as a child to do something he didn't want to do. Un kāds bija piespiedz viņam kā bērnam darīt lietas, kuras viņš negribēja darīt. And we could see the pain that had happened all through his life because of this trauma. Un mēs redzam, ka tās sāpes turpinās visas dzīves garumā viņam dēļ šīs traumas. And now the funny story. Un tagad smieklīgais stāsts. So when our children were teenagers many years ago, Kad mūsu bērni bija pusauģi daudzus gadus atpakaļ, my husband and I were both studying family therapy at the same time. mēs abi studējām ģimeņu terapiju vienlaicīgi. We were the family ministry directors for our conference, Mēs mūsu konferencē bijām ģimenes kalpošanas vadītāji, direktori, and we ran couple retreats. un mēs arī vadījām pāru retrītus. And we started to think, Un mēs sākām domāt. many couples who come to us don't manage their conflicts very well. Daudzi no pāriem, kas pie mums nāk, viņi pārāk labi netiek galā ar konfliktiem. Because they haven't seen healthy, loving adults have normal, calm conflicts. Jo viņi nav redzējuši, kā pieaugušie, kas ir veselīgi, un kā viņi veselīgi varētu risināt konfliktu. So we will model how to have wise and caring conflicts in front of our teenagers. Un tāpēc mēs pusauģiem rādīsim, kā atrisināt konfliktu gudri un ar rūpēm. At least this was our intention. Un tāds bija mūsu nodoms. And we managed it a few times. Mums pāris reizes sanāca, And then one time we were trying this un tad vienu reizi, kad mēs tā centāmies, at the dinner table. vakarī pie vakariņu galda, I don't know what we were arguing about, es neatceros, par ko mēs strīdējāmies. but the conversation got louder and louder and louder and louder Bet tā saruna palika arvien skaļāka. until Nathan, our middle child, the mediator, Līdz mūsu vidējais bērns, kurš bija tāds vidutājs, banged the table. uzsita pa galdu. Mum, Mama, Dad, tēti, stop. beidziet. You're behaving like children. You're behaving like children. Jūs uzvedaties kā bērni, And you're family therapists. un jūs esat ģimenes terapeiti. You ought to know better. Jums vajadzētu zināt labāk. And Nathan turned to Bernie, my husband, Un Neitans pagriezās pret manu vīru. and he says, Dad, Tēti, listen to Mum with your heart. ieklausies mammā ar savu sirdi. Listen to her feelings. Ieklausies viņas sajūtās. Like they're really important. Viņas ir ļoti svarīgas. And I'm thinking, go, son. Es domāju, jā, dēls, tā arī Great. tā. And then he turns to me Un tad viņš pagriezās pret mani, and he says this, un viņš saka, Mum, mammu, listen to Dad with your brain. ieklausies tēti ar savām smadzenēm, Because he has some really sensible things to say. jo viņam ir dažas sakarīgas lietas, ko pateikt. So Tātad. we were a bit startled by this. Mūs mazliet tas tā kā nošokēja, pārsteidz. And we sat down Un mēs apsēdāmies, and we thought, you know what? un mēs teicām, ziniet kā. When one of us is trying to talk from the heart Kad viens no mums cenšas runāt no sirds, and the other is trying to talk from the brain, un otrs cenšas runāt no smadzenēm, it's like we're speaking two different languages. ir tā, it kā mēs runātu divas dažādas valodas, And they don't understand each other. un mēs viens otru nesaprotam. And so the more
emotional I got, the more rational my husband would become. Un jo vairāk emocionāli es paliku, jo vairāk tāds argumentētāks, racionālāks mans vīrs palika. So why do you feel like that? It's completely irrational. Kāpēc tu tā jūties? Tas ir pilnīgi tur nav pamata. And I would think he doesn't understand my feelings. Un es justos, viņš nesaprot manas sajūtas. I need to make them bigger and describe them better so he can understand me. Un es viņus vēl spožāk aprakstīšu, lai viņš man saprastu. But now you're exaggerating, you're ridiculous. Bet tagad tu pārspīlē, tagad tu esi smieklīga. So actually, Patiesībā, you have to calm the emotions first. vispirms ir jānomierina emocijas. So actually, you need to listen to the most distressed person first. Vispirms ir jāieklausās tajā, kurš ir visvairāk satraukts. Because once a person is distressed, they've got into that distress cycle, Jo brīdī, kad cilvēks ir satraukts, viņi ir iegājuši stresa ciklā. and they can't listen to anything you say. Un viņi nevar sadzirdēt neko, ko tu saki. So it's a waste of time. Jūs pazaudējat laiku. First, calm the person. Vispirms nomieriniet cilvēku. And be aware of the calming cycle, what you can do to calm people, so you can calm yourself or others when you need to. Un apzinieties to miera ciklu, lai jūs varat nomierināt sevi un citus. Or you might need to say, when you realize you're less calm than you want to be, Jūs varētu teikt tā, tajā brīdī, kad jūs pamanat, jūs esat mazāk mierīgs nekā gribētos. I think I need to go and have a walk, and I'll be back in 5 minutes or 10 minutes. Es iziešu ātri uz īsā pastaigā, es būšu atpakaļ pēc 5-10 minūtēm. If you do need to take a break, tell the other person where you're going and when you will come back, and don't be late. Ja tev ir vajadzīga maza pauzīte, tad pasaki otram cilvēkam, kur tu ej un cikos būsi atpakaļ un nekavē. Because if you disappear and they don't know where you are and when you're coming back, you're raising their stress level. So when you do come back, you might be nice and calm, but now they're really anxious. Jo, ja jūs pazūdat, tad viņi nezina, kur jūs esat, un jūs viņos paaugstinat stresa līmeni, un kad jūs atgriežaties atpakaļ, jūs esat nomierinājušies, bet otrs cilvēks ir vēl vairāk satraukts. And it can take sometimes quite a long time to calm down once you've become distressed. Un dažkārt ir nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai nomierinātos tad, kad jūs esat satraukts. In England, we do something else as well. Un vēl kaut ko var darīt. We say, let's sit down and have a cup of tea. Var teikt, piesēdīsim un izdzersim tēju. And would you like a chocolate biscuit? Un varbūt arī gribētu čokolādes cepumus. And we use warm drinks to calm each other down. Un mēs lietojam siltus dzērienus, lai viens otru nomierinātu. But we learned a lot from this interaction with Nathan at the dinner table. Mēs ļoti daudz iemācījāmies ar šo gadījumu, kas bija ar mūsu vidējo bērnu. And when it was his wedding and we are supposed to give some advice at his wedding, Un tad, kad viņš precējās, bija viņa kāzas, un mums vajadzēja tādu ceļamaizi iedot, padomu. we said we don't need to give him any advice. Mēs teicām, mums viņam nekāda padoma nav jādod. And we told everyone this story where he gave us some advice. Un mēs pastāstījām visiem par šo notikumu, kur viņš mums bija padomu devis. And do you know what? He couldn't remember it. Un, ziniet, viņš viņu nevarēja atcerēties. Oh, I'm glad he doesn't remember. Es priecājos, ka viņš nevarēja But it atcerēties. was quite funny. Bija diezgan jautri. So, here we go. So know how to soothe each other down when you're stressed, when you realize that the conversation is stressful or the other person has stress. Ziniet, kā vienam otru nomierināt, tad, kad veidojās stress un kad veidojās sarunas, kurā nemieris pieaug. Be sensitive to the other person and try not to bring up an issue that could be a discussion or an argument when someone is stressed. Esiet iejūtīgs ar otru cilvēku, mēģiniet jūtīgas tēmām nepieskarties, tad, kad otrs jau ir satraucies. You might find a way to gently laugh at your problems and not take yourself so seriously. Jūs varat atrast veidu, kā maigi pasmieties par savām problēmām un sevi neuztvert tik nopietni. But remember that laughter in the middle of a conflict is not always the best way to go. Bet atcerieties, ka smiešanās konflikta vidū nav nevienmēr labākais ceļš. And get plenty of sleep. Many arguments are caused because people don't have enough sleep. Un pienācīgi izguļaties, jo daudzi konflikti rodās no cilvēkiem, kuri nav izgulējušies.
And then when you've listened and heard each other's story and what each other would like, Un tad, kad jūs esat ieklausījušies un dzirdējuši viens otram stāstu un kurš gribētu, and you're looking for a win-win situation, un jūs meklējat tādu situāciju, kurā esat uzvarētāji, make a list of possible solutions. I'm sure you've all done this. tad uzrakstiet visas iespējamos risinājumus. And each person can rate the different solutions out of 10. Un katrs cilvēks, katrs no jums varat tā kā saranžēt šos risinājumus no 1 līdz 10. So if I think it's a really good idea, I'll give it a score of 8 to 10. Un tas ir tā, ka es domāju, šī ir laba ideja, katra veidot atzīmi, šī ir laba ideja, tam būs no 8 līdz 10. And then we'll add up the two scores, Bernie's score and my score, and we'll see which score's the highest. Un tad mēs saliekam mūsu tos atzīmes kopā un redzam, kas ir augstākās. And then you can find a potential solution that might work for both of you. Un tā jūs varat atrast potenciālo risinājumu, kas jums abiem derīgs ir. One person still might not be quite convinced. Varbūt kāds no jums vēl neesat līdz galam pārliecināti. So try this. Izmēģiniet šādi. Let's do it this way for a week and see how it goes. Izmēģināsim šo risinājumu nedēļu, paskatāmies, kas notiek. And then we'll try this way for a week and we'll see which one works best. Un tad pamēģināsim citu variantu vēl nedēļu un redzēsim, kurš strādā labāk. Or maybe we'll take a bit of both and put them together. Vai arī paņemsim no katra mazlietiņām un saliksim kopā. People are more likely to try an experiment for a week than feel they have to commit to a new way forever. Cilvēki labprātāk piekrīt eksperimentu uz nedēļu, nekā piekrist jaunam veidam uz visiem laikiem. When we manage our conflicts well, they help us to understand each other better. Tad, kad mēs tiekam galā ar konfliktiem labi, tad tas mums palīdz vienam otru labāk iepazīt. Because as I listen to Bernie's story about something and he listens to mine, then we increase our understanding. Jo tad, kad es ieklausos savu vīru stāstā rūpīgi un kad viņš ieklausās manā, tad mēs palielinām savstarpējo sapratni. And we understand what it's like to be in the opposite kind of difference. Un mēs saprotam, ko nozīmē būt citādam, pretējam. And then I think, now I understand why Bernie wants it this way. Un tad es saku, tagad es saprotu, kāpēc Bernijs, mans vīrs, vēlās šādi. Oh, that makes sense. Tas ir sakarīgi. Jā. I understand why you would like that. Es saprotu, kāpēc tu tā gribētu. And I'm happy to do that for you. Es labprāt to izdarīšu tevis dēļ. And he will also understand more about why I like things in a certain way. Un viņš arī saprastu, kāpēc man patīk lietas noteiktā veidā. And these can lead to practical expressions of love and kindness that continue to reduce the conflict. Un ir nepieciešams mīlestības un laipnības tādas praktiskas lietas, kas palīdz samazināt konfliktu. There's a man called Jonathan Haidt who wrote a book called The Righteous Mind. Ir vīrs, Jonathans Haidts, kurš uzrakstīja grāmatu Righteous Mind. Kā jūs viņu tulkojat? Tā pareizais, taisnīgais prāts vai taisnais prāts, tā varētu teikt. And he talked about how, we have different ideas in society. Un viņš runāja par to, kādas dažādi priekšstati ir sabiedrībā. And at the end of the book he says this. Un grāmatas beigās viņš saka, and this also might help us when we're sitting together in church. Un tas arī man palīdz tad, kad mēs kopā sēžam draudzē. Next time you're sat next to someone who has completely different ideas to you, Nākamreiz, kad jūs sēžat līdzās cilvēkam, kam ir pilnīgi citādākas idejas nekā jums, try this. pamēģiniet šādi. Don't just jump right into the argument. Neleciet iekšā uzreiz strīdā. Don't bring up the issue straight away. Uzreiz nemetieties un neparādiet problēmu. Wait until you've found some agreement together on something Pagaidiet, kamēr jūs sagaidat kādu lietu, kam jūs abi piekrītat, to build some trust. lai varētu uzbūvēt uzticēšanos. And when you do need to bring up an issue, Un tad, kad jums jārunā par problēmu, start with some praise or some appreciation first. sāciet vispirms ar kādu uzslavu, ar kādu tādu lietu, ko jūs novērtējat. Or a sincere expression of interest in the other person. Vai tāda patiesa ieinteresētība otrā cilvēkā. And then I like what he says at the end. Un tad, kā viņš saka beigās, We're all stuck here for a while, mēs visi šeit kādu brīdi uzkavēsimies. so let's try and work it out better. Tāpēc mēģināsim atrast labāko risinājumu. So when we have conflict in our churches, Ellen White has this to say.
Un tad, kad mums ir draudzēs konflikti, viena no lietām, ko varētu teikt, When people are united with Christ, members will solve church problems with sympathy, tenderness, and love. tad, kad cilvēki ir apvienojušies Kristus mīlestībā, tad viņi konfliktus risinās ar iejūtību, ar mīlestību. That's the way Abigail responded to David. Tādā veidā Abigaila atbildēja Dāvidam. And she says, when believers are united in Christ and they are one in him, they are full of sympathy and love for one another. Un viņi saka, ka tajā brīdī, kad cilvēki ir apvienojušies Kristū, tad viņi izjūt līdzjūtību un mīlestību viens pret otru. And then she says, when you go to those you think are doing wrong, Un tad viņi saka, tad, kad jūs ejat pie tiem, par kuriem jūs domājat, ka viņi dara nepareizi, you must have the spirit of meekness, jums ir vajadzīgs pazemības gars, of kindness, laipnības gars, be full of mercy, esiet pilni ar žēlsirdību and good fruits, the fruit of the Spirit. un labi izmantojiet gara augļus. And this is how Abigail was. Un šādi bija Abigaila. And she also brought good fruits, Viņa arī bija labi augļi. figs and dates, Viņa bija dateles un vīģis, and little gifts for David. un Dāvidām mazas dāvanas. And at the end of his ministry, Jesus prayed that his family would be one as he and his Father are one. Savas kalpošanas beigās Jēzus lūdz, lai viņa ģimene būtu viena, tāpat kā viņš un viņa tēvs ir viens. He says, when they can live as one, then in unity, the world will know that you have sent me. Jo viņš teica, tad, kad viņi varēs dzīvot kā viens tādā vienotībā, tad pasaule zinās, ka tu esi mani sūtījis. And that you have loved them as you have loved me. Un ka tu esi viņus mīlējis, kā tu esi mani mīlējis. So what do people see when they look at our churches? Ko cilvēki redz, kad viņi skatās uz mūsu draudzēm? I sometimes give this challenge to churches. Dažkārt es draudzēm dodu tādu izaicinājumu. I want you to imagine this time next year, Es gribu, lai jūs iedomājaties šo datumu nākamgad, your church wins a competition. un jūsu draudz uzvar sacensībās. The competition for being the kindest church in your town. Un sacensības ir būt par laipnāko draudzi pilsētā. What will you have to do between now and next year that you qualify for such a prize? Kas jums būtu jādara starp šo dienu un nākamo gadu, lai jūs varētu iegūt šo balvu? Because Jesus says they will know that you are Christians by your love. Jo Jēzus saka, viņi zinās, ka jūs esat kristieši pēc jūsu mīlestības. And so I wonder what you've learned today from this. Un es domāju, prātoju, ko jūs esat šodien iemācījušies? Because conflict in our life has a deep effect on our mental health. Jo konfliktiem mūsu dzīvēs ir dziļa ietekme uz mūsu mentālo veselību And on our physical health and our spiritual health. un uz mūsu garīgo veselību un fizisko veselību. There are some conflicts we can't do anything about. Ir daži konflikti, par ko mēs neko nevaram izdarīt. There are neighbors in our lives, in our churches, in our communities. Ir nābeli mūsu dzīvēs, mūsu kopienās, mūsu draudzēs. But how can we be Abigails? Bet kā mēs varam būt Abigailes? How can we be the peacemaker God is calling us to be? Kā mēs varam kļūt par miera nesējiem, par tiem, kādus Dievs mūs aicina būt? And how can each of you leave here with a goal of turning a broken relationship into a mended one? Un kā mēs katrs varam šodien iet tālāk ar tādu apņēmību, salauztās attiecības, mēģināt atkal salabot? How can we go and be peacemakers Kā mēs varam iet, lai būtu miera nesēji? and create warm and caring churches where people are less likely to be hurt? Lai veidotu draudzes, kas ir siltas un mīlošas, kur cilvēki mazāk piedzīvot sāpes. Let us pray. Lūksim. Father God, we thank you for your love for us. Tēvs Dievs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli. Thank you for the things that we're learning about reducing conflicts in our lives. Paldies par lietām, kuras mācāmies, kā samazināt konfliktu mūsu dzīvē. We thank you for the example of Jesus who taught us how to love one another. Paldies par piemēru Jēzus dzīvē, kurš mums mācīja, kā mīlēt vienam otru. And to be kind to all those he met and to show compassion. Un būt laipniem pret visiem, parādīt līdzjūtību.
Help us to learn from him how to love each other and be peacemakers in this world, Palīdz mums no viņa mācīties, kā vienam otru mīlēt un būt miera nesējiem, so that they will know that we are your children. lai viņi zinātu, ka mēs esam tavi bērni. Through Jesus' name, amen. Caur Jēzus vārdu, āmen.